18. augustā Sidnejā kopā pulcējās mākslinieki transvestīti jeb drag queen, lai piedalītos transvestītu industrijas balvas 2 pasniegšanas ceremonijā, kas tiek rīkot ar mērķi izteikt atzinību, godāt un apbalvot dražklīgās izklaides industrijas talantus. Balvas tika pasniegts tādās kategorijās kā gada kuce, populārākie vīriešu un sieviešu kārtas mākslinieki un citās. Kategorijā populārākais DJs tika apbalvots, kurš rozā mirdzošā kaķa kostīmā tērps transvestīts Kitī Glitere. Tā ir jautra izklaide kopā ar draudzenītēm, redzēt, kurš ar ko ir atnācis, kurš kuram izskrāpēs acis. Transvestītu industrijas balvas 2 pasniegšanas ceremonija pirmo reizi notika 1991. gadā Sidnejā, kurā ir vislielākā geju un lesbiešu kopienas. Par drag queen izklaides industrijā dēvē vīrietis sievietes drānās jeb transvestītu, kas krāšņos tērpos un uzsvarot sievišķas āršķības, izklaidē skatītājus šovos un parasti uzstājas geju klubos vai naktspāros.